Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad šis video būs tāds, citādāks nekā man iepriekšējie video, tāpēc vienkārši klausties. Vasara ir tas laiks, kad tu vari darīt pilnīgi visu, ko tu gribi. Peldēties, palikt augšā līdz rītam, dejot, dziedāt, satikties ar draugiem, jebko, kas tev ienāk prātā. Vismaz tā liekas, ka būs, līdz pienāk tas brīdis, kad tevi uzaicina kaut kur papeldēt un tev sāks stress par to, kā tava kosmētika uz tevis noturēsies. Kas šķiet smieklīgi, bet dažiem cilvēkiem tā notiek, jo tu negribi, lai kāds redz, ka tev ir pinnas uz sejas un tu vienkārši bez kosmētikas jūties neērti un nepašpārliecināti. Citos gadlaikos, protams, ir vieglāk, jo tev nav jāuztrautas, ka kosmētika burtiski noslīdēs no tavas sejas, bet vasarā ir citādāk. Bet meičs, neuztraucieties, jūs esat ļoti skaisti cilvēki un jums nav nekas jāslēp no citiem. Jums nav nekādu kosmētiku. Protams, to kādam citam ir diezgan grūti izstāstīt, tāpēc jums pašām ir jāsaprot, ka tas nav nekas traks, ja jums seja nav gluda. Ejiet sportojiet, ejiet peldēt, mēģiniet nedomāt par to, ka jums uz pieres ir tik milzīga pumpa, kuru var redzēt no kosmosa. Smieklīgi, jo ne? Labi, tas bija joks, bet metot joks malā un runājot nopietni, jo es to, protams, māku, šovasar atpūtieties un nedomājiet, ko jūs vilksiet uz sejas. Vispār, ja vieglāk piespiežiet, sev to neizmantot. Jums viņu nevajag. To kosmētiku, es domāju. Ne tas jūs skaistāks, ne foršāks padara. Lai gan katram savs, es mīlu Pure Active no Garnier. Mana seja paliek labāka tikai no tā, ka viņu kopj ar šīm mantiņām. Taču neaizraujoties arī ar vairākiem produktiem, kas it kā saka, ka padara seju labāku. Jums pašām ir jāpieņem tas, ka mana seja nav bez pinnēm un tas ir labi. Ja kas tas video, ko es rādu, tagad ir vienkārši briesmīgs, man vienkārši vajadzēja fonu, bet atcerieties, jūs esat skaistas un mēģiniet justies kaut nedaudz brīvāk, nevis tāpēc, ka July Flower jums tā teica, bet tāpēc, ka jūs paši zinat, ka tā vajag. Arī tāpēc, ka jums tā July Flower teica, bet tas jau tā. Ja kas piedodiet, ka tāds interesantāks video nekā man parasti ir, bet jā. Paldies, ka noskatījuši šo video, neaizmirstiet nospiest like, kā arī subscribe, komentē apakšā video, ja man nav ideja. Tā!